Parasta Vidzemes lauka mācītāja dzīve ir apmēram šāda. Vasarā viņš, ja nav pārāk korpulents, no pirmdienas agri rīta līdz sestdienas vēlam vakaram ar pīpi vai bez tās staigā apkārt pa laukiem, pļavām vai dārzu un lamā savus strādniekus. Vai apciemo savus mūžas kaimiņus. Vai arī pieņem viesus, ja viņš ir labi audzināts cilvēks. Ziemā viņš pa dienu visā omulībā ved baznīcas grāmatu un savus saimniecības rēķinus. Vakarā viņš lasa avīzes un uzspēlē kādu partiju Bostona vai Tindzijas. Tikai svētdienas rītā, redzot savas mīļās laulātās draudzītes svinīgo rosību, viņš atceras, ka ir garīdznieks. Pie kafijas viņš tātad paskatās, sacīsim kalendārā, par kādu evaņģēliju tam šodien jāpļāpā. Un pašķirsta savu pusstundiņu kaut kādu bībeles izskaidrojumu grāmatu, kamēr frizē viņa parūku vai viņa pašu svēto galvu. Tātad tērpies melnā mētelī un augstā priestera cienībā, viņš kāp savā karietē vai trijūgā un brauc uz baznīcu. Ko viņš tur runās, par to viņam maza bēda. Tas kungs jau iedvež saviem kalpiem, kas tiem jārunā. Ka dievnumā cilvēkam ir dāvāta viņa paša klātbūtne sakramentos. Kad sprediķošana, kristīšana, iesvētīšana un dievgalds galā, tad viņš savus mūžnieku kārtas klausītājus ielūdz uz pusdienām, vai arī aizbrauc pats pie kāda no tiem un savas pāris stundiņas pie vīna un cepešiem sarunājas par dvēseļu gana amata grūtībām, par druvu un ganāmpulku un par jaunfranku atžgārnību, kuri kādas šausmas, kāda aklība vairs negrib slinkos garīdzniekus. Tā aizvēlkas viss viņa mūžs, un pats tas domā, ka nav viss nekāds mazais darba rīks tā kunga vīna kalnā, ja šādā kārtā pavadījis 30 līdz 40 gadu.